vienu lauku uz otru lauku, no Jākapils uz Lietuvu. Tikai šitien lielāks kalns, bišķiņ. Bet tas jau nekas. Man kalni nebiedē. Tā bija Audi. Nu ko, laikam var teikt labas rītas, jo esam atbraukuši uz Lietuvu. Šodien ir ļoti liela diena, es teiktu lielākā, kas man ir bijusi līdz šim, jo šodien ir mūsu pirmā pro gonka. Es pats nevaru iedomāties. Sākumā mums bija doma braukt ar Sunfulu, tad mēs izdomājām paņemt pusmīksto Zestino, un tad mēs vēlreiz padomājām un sapratām, ka ko tur čakrēties, vienkārši paņemsim mīksto Zestino. Tā kā saķere būs diezgan lielāka. Es ceru, ka man viss sanāks. Protams, sākumā būs diezgan jāpārslēdz domāšana, jo grīdā būs jādod daudzreiz vairāk un jāsaproto, kādā Eiropā mēs brauksim. Bet jā, esam nesen atbraukuši uz trasi, izgājuši jau tehnisko komisiju, esam piereģistrējušies un tagad gaidām treniņus. Esam vēl pasīties, kā pirmajā grupai veicās, mēs esam otrajā. Tā kā jā, ceram, ka viss aies. Jā, tas Bišku sienā ielaida. Bet nekas. Bet šeiks bija ritīgs. Pirmo reizi dzīvē. Un arī iekšējā skrūvlīga. Jā, nu, pirmā treniņu sesija ir beigusies. Es teiktu, ka mēs pamēģinājām abas divas riepas. Gan tās, kas pavisam mīkstās, gan arī tās, kas nav tik mīkstās. Taču, protams, ar tām, kuras ir mīkstākās, ir lielāks saķeri. Un līdz ar to arī lielāks ātrums. Un kopumā es teiktu, ka nemaz nav nekas tik ļoti baigi traks. Protams, ir bišķiņ jāpastrādā ar sevi un ir jāsaņemās, jo tāpēc, kad ir jādod grīdā diezgan reāli daudz vairāk. Bet jā, ir tāda patīkama sajūta, ka tagad tu domā, ka ies ārā no trases, tu ieber un to mašīnu reāli izvelk ārā. Tas ir ļoti patīkami. Bet pēdējā braucienā, kad mēs braucām, es nedaudz aizskāru sienu, un
tas bija tā teikt rookie mistake, jo tā vietā, lai iebārtos, ka es jūtu, ka būs pārāk to sienai. Tā kā jā, pēdējā braucienā es pirmo reizi pabiju sienā, tas ir tāds mans personal achievements, jā. Tā kā centīsimies vēl vairāk piešauties pie platās riepas. Un jā, atstrādāsim vēl iemetienu, un pa lielam, jā, tad būs kvalis, tad jau informēšu, kā man tālāk iet. Jā, nu, taisnīgi vilciens aizgāja, kas man liekas tāda šitās trases diezgan liela īpatnība, ka tieši, kad trases malā iet ķerfeņš. Pirmajā kvalī dabūjām 76 punktus. Es zinu, kur man bija kļūdas, otrajā braucienā centos izlabot, bet sanāca, ka pirmajā braucienā man pirmā trases daļa bija sliktāka par otro, un otrā trases daļa bija nedaudz sliktāka par pirmo. Tā kā es šaubos, ka būs diezko vairāk punkti, bet nezinu. Vienkārši sakot, top 3-2 esam iekļuvuši, un tagad galvenais, uz ko fokusēties, ir tandēmi, un tandēmos jau kā jau vienmēr man kaut kā snāk uzlabot katru līdu, un arī tagad būs arī jādomā par chase. Tā kā jā, skatāmies punktus un domājam tālāk. Top 16.
Top 16 man bija jābrauc pret Lietuvieti. Ja nemaldos, viņš ir Čirbuma komandā. Tas bija tas, kuram sanāca diezgan liels krašs ar Reinu Ozoliņu. Džeks brauc diezgan labi, tādēļ zināju, ka es viņam varu uzticēties, ka viņš brauks līdu. Un jā, pa lielam Čeisājs izdarīja savu darbiņu. Vienīgais tas, ka augšā varēja būt bišķiņ tuvāk, no kalna augšā. Bet noteikti nākamajos tandēmos es to izlabošu un būšu jau daudz tuvāk. Bet jā, kopumā es sapratu pa lielam, kā tā trasa strādā arī tandēmā. Tagad vajag tikai braukt tikpat labas līdz. Līdz man arī bija diezgan labs. Tā kā jā, kopumā saķeri ir pilnīgi pietiekami un varam noķert visus projektus. Tā kā es esmu ļoti priecīgs, ka mēs šeit atbraucām. Vispār nenožēloju, jo tas ir to vērts. Es esmu tiešām priecīgs. Tā kā, bet nav, vispār nevar sevi atlaist, jātur sev rokās, jo nākamais pretinieks mums ir arī lietuvietis ar Tricāru, un viņš arī brauc diezgan labi. Tā kā, let's keep pushing un ceram, ka viss aies. Beigušās mīkstākās riepas. Jā, viņiem nav. Brauksim ar vidējo sastāvu, brauksim ar 0,8 spiedienu, un es lieku stienu uz mīkstāko. Iespējams, mēs būsim turpat varbūt pat kaut kādos momentos vairāk grib. Jo šoreiz tu no kalna lejā nākot arī viņu palaidi. Jā. Un kalnā ejot augšā palaidi. Tā tad atceries tajās vietās, viņš agresīvā.
nezinu, man jau liekas, ka viņš uzsit par atu un man vienkārši izrauj stūri no rokām, bet es nezinu, kā tiesnesis to redzēs. Man jau par atu uzsit. Kas ir uzsit par atu? Es jau vērtēju noteikti, cik stipri uzsit un vai tas varēja izraisīt to, ka viņš iztaisnojās. Nu, pa lielam mūsu diena šodien ir noslēgusies. Šodien mēs varbūt netikām tik tālu, cik mums gribējās. Mēs tikām līdz top 8. Protams, tas ir ļoti liels sasniegums. Tā kā šī ir mana pirmā pro gonka. Es līdz šim vispār nebiju braucis ar tik saķerīgu riepu. Mēs paņēmām mīkstāko Zestino, kas ir pieejams. Saķera bija ļoti liela. Un, protams, nebija pārāk viegli konkurēt ar tiem braucējiem, kuriem bija 205. riepa. Man bija 205. riepa. Bet man kaut kā tas sanāca. Un bija ļoti jāsamaina savs braukšanas stils. Pa lielam tā vietā, lai atlaistu, lai pieķertu bišķiņu, ir tieši otrādi jādod ritīgi virsū grīdā. Un jā, to es arī darīju. Top 8 man stājās pretī Lietuvas čempions. Es jau aizmirsu viņu vārdu un uzvārdu, bet viņš ir no IRT komandas. Un jā, pa lielam līdu viņš nobrauc ļoti labi, un es viņam arī ļoti tuvu nosakoju. Es zināju, ka man būs ļoti tuvu jāsako, un ka es vispār viņu ne pa gramu nevaru palaist. Un tieši tā es arī, nu labi, es varbūt beigās bišķi palaidu, bet es vismaz centos tā izdarīt. Un jā, trasa pirmā daļa man arī ļoti labi sanāca. Bet jā, kad pienāca mana kārta līdot, pirmais līkums man bija ļoti labs. Pēc tam Džeks man uzsita par atu, man izrāva stūri no rokām. Un tagad varbūt kādam liksies, ka tur mierīgi varēja savākt, varbūt kādam liksies, ka tur nevarēja savākt. Es pats īsti nezinu, kā tajā brīdī man vajadzēja darīt, bet tajā brīdī es izlēmu, visticamāk man likās, ka ar to inerci vai ar ko es iebraukšu betonā, es nolēmu atlaist. Bet, protams, ja skatītos tur onboardus un visu kaut kādus tur citus leņķus, tad varbūt tiesnešiem būtu savādāks domas, bet kopumā es neesmu vispār bēdīgs, jo trieciens nebija liels, lai tur man tur kaut ko rītīgi, nenormāli kaut ko tur patraucēt, bet trieciens man bija jūtams, tā kā nepārmēt tiesnešiem vispār par to lēmumu, bet es ceru, ka nākamreiz būs daudz labāk, un es domāju, ka noteikti, ja kaut kur būs paspīdies kāds pro posms, noteikti ir jāmauc uz to, jo mēs esam atraduši setupiņu, un jā, pa lielam varbūt noskatīsimies sacensības līdz galam, varbūt nē, kur tieši manam konkurentam tur kaut kas motoram galīgi nosprāga. Kāpēc tas nevarēja notikt manā braucienā, to tik pats Dievs zina, bet jā, pa lielam gaidam nākamo pro gonku un izbaudam šo vakaru.